No Liepiņa koncertu uzvedumiem leģendāri ir kļuvuši viņa teicieni. Patiesībā tie pat ir folklorizējušies. Viņam jau bija arī vesela virkne teicienā, ko viņš sev demonstrēja, ka, lūk, es neesmu nekāds profesionāls. Tā viņš tieši lietoja tos profesionālos teicienus ar neprofesionālu skanējumu. Ja absolūts do-mažors nevar būt absolūts. Do-mažors tikpat labi var būt relatīvs un zaļš un sarkans un zils un kādu tikai nevajag. Kad beidzās koncerts, viņš vienmēr teica, satiksimies kādreiz maijā. Vienalga rudenī vai pavasarī vai kad, vienmēr bija tas notika maijā. Cilvēki nezina, ka viņš teikdam šo frāzi, tiksimies maijā, un dažreiz viņš tā darīja. Viņš saka, bet varbūt arī vēlāk, varbūt augustā, varbūt decembrī, un to es nezinu. Tas ir tas, ko viņš neteica. Jā. Nu, maijs tas ir, jā, nu, kad viss plaukst, viss zeļi. Es zinu, ka maijs viņam bija ļoti svarīgs mēnesis, tad viņš arī uz skulti brauca vairāk, un tad viņš arī to visu to dabas aromātu sevi dabūja iekšā. Jā.